Latviešiem nav daudz tradicionālo ēdienu, bet viens no tiem noteikti ir nēģi. Šodien ciemos studijā esam aicinājuši SIA grupas vadītāju Zigrīdu Skavenecu. Labrīt! Labrīt! Jūs esat vieni no retajiem, kas tiešām ražo nēģi, ražo tas laikam ir skaļi teikts, gatavo nēģi pēc sentēlu metodēm, bez jebkādiem konservantiem, bez piedevām, dabīgs produkts. Kas tad ir īstam nēģim tikai vajadzīgs, lai viņš būtu tiešām gards un dabīgs? Lai tas nēģis tiek gatavots ar mīlestību, jo visi mani strādnieki, kas strādā un gatavo tos nēģus, viņiem pašiem ļoti viņi garšo, un viņi grib arī, lai citiem cilvēkiem garšo, un līdz ar to tāda nevīžība, tāda kaut kāda paviršība tajā darbā nedrīkst būt. Dažādās tirniecības vietās mēs varam redzēt, teiksim, muciņus ar uzrakstu Carnikavas nēģi, bet cik man zināms, tad krupja nēģis tomēr var atšķirt no Carnikavas nēģiem. Uz mūsu muciņām obligāti būs uzrakstīts SIA krupis. Un arī būs realizācijas laiki, realizācijas datumi, kad viņi ir cepti, līdz kuram datumam viņš ir lietojams. Kā ir ar realizācijas datumiem? Kāds tad ir tādam dabīgam nēģim šis realizācijas termiņš? Ja nelieto konservantus, tas ir, ja nelieto dažādas pastiprinātājus un krāsvielas un viss, realizācijas termiņš ir nelielāks kā 5 dienas. Meklējiet krupja nēģus veikalos un izbaudiet īsto nēģu garšu.